2009. gada 13. novembrī iznāca sistēmas Tildes Jumis novembra izlaidums. Būtiskākās izmaiņas. Izveidots jauns personīgais konts ar paplašinātu ienākumu un atvilkumu informāciju. Konts pieejams sadaļā algas un izmaksas, algu un izmaksu atskaites. Atskaites nosaukums personīgais konts izvērsts. Personīgajā kontā tiek uzrādīta visa informācija par aprēķinātajām un ieturētajām summām, grupējot pa nodokļu tipiem. Vienkāršots atskaišu paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām un paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām kopsavilkums veidošanas princips. Izveidotas divu veidu atskaites – ikmēneša un gada. Ikmēneša atskaitēs tiks iekļauti fiziskās personas un darbinieki, kuriem izmaksātas summas ar ienākumu kodiem no 1003 līdz 1042, kā arī darbinieki, kuri izvēlētajā mēnesī pārtraukuši darba attiecības. Savukārt gada atskaitē tiks iekļauti tie fiziskās personas un darbinieki, kuriem izmaksātas summas ar ienākumu kodiem, kas sākas ar 2000, 3000, 4000, kā arī darbinieki, kuri uz gada beigām ir darba attiecībās. Uzlabots kompensācijas par nenostrādāto svētku dienu, jeb svētku dienu, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, bet netiek strādāt atbilstoši darba likuma prasībām, aprēķins. Atbilstoši darba likuma 74. panta nosacījumiem, darba devējam ir pienākums izmaksāt noteikto darba samaksu vai saglabāt vidējo izpeļņu, ja darbinieks neveic darbu attaisnojuši iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā. Jūlija izlaidumā tika izveidota iespēja aprēķināt kompensāciju par svētku dienu, kas iekrīt darba dienā. Šajā izlaidumā esam veikuši uzlabojumus aprēķiniem. Algu aprēķinā kompensējamās svētku dienas iekļautas plānoto un faktiski apmaksāto dienu vai stundu tai skaitā. Aprēķinātās summas par kompensējamo svētku dienu algas kopsumā arī ir tai skaitā. Darba laika tabelē svētku dienu kompensēšanas pareizam aprēķinam izveidots jauns notikums – svētku diena darba dienā. Lai atvieglotu darbu, sagatavojot datus valsts ieņēmuma dienesta elektroniskajam auditam, izveidota jauna sistēmas atskaite – dati vid auditam. Atskaite iekļauta sadaļā finanšu atskaites operācijas laika periodā. Izveidotā atskaite jāeksportē uz Microsoft Excel formātu un jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam. Balstoties uz jūsu ieteikumiem, esam izveidojuši iespēju pavadzīmēs latos izdrukā norādīt summas arī eiro. Šo parametru var norādīt sistēmas konfigurācijā zīmnē noliktava, ieliekot atzīmi vai ieliekot atzīmi pirms izdrukas logā. Ņemot vērā jūsu ieteikumus, esam izveidojuši iespēju masveidā izdrukāt dokumentus, pavadzīmes vai maksājuma uzdevumus. Lai izdrukātu vairākas pavadzīmes vienlaicīgi, nepieciešams atlasīt izdrukājumās pavadzīmes. Noklikšķinot uz bultiņas blakus pogai izdrukāt, tiks atvērts nolaižamais saraksts, kurā jāizvēlas nepieciešamā iespēja. Izvēloties parametru visas pavadzīmes vai rēķinus, tiks izdrukāti atlasītie dokumenti vienā eksemplārā, bet izvēloties parametru visas pavadzīmes rēķinus vairākus eksemplārus, tiks izdrukāti atlasītie dokumenti ar nepieciešamo eksemplāru skaitu. Pirms dokumentu izdrukāšanas tiks atvērti papildus parametru uzstādīšanas logi, eksemplāru skaita, grāmatojumu, rekvizītu, partneru bankas un partneru datu norādīšanai. Lai vienlaicīgi izdrukātu vairākus maksājumu uzdevumus, atlases logā atlasiet nepieciešamos maksājumu uzdevumus. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas izdrukāt nolaižamā saraksta un izvēlieties iespēju visus maksājumu uzdevumus.
Izveidots finanšu dokumentu izmaiņu reģistrs. Pēc dokumentu slēgšanas visi turpmākie labojumi finanšu dokumentā tiek reģistrēti izmaiņu reģistrā. Pēc labojumiem finanšu dokumentā tiek atvērts loks, kurā jānorāda izmaiņu pamatojums. Ieteicams norādīt, ko un kāpēc labojāt. Piemēram, pēc vienošanās ar partneri nomainīts apmaksas termiņš. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, programma reģistrē sistēmas ieraksta numuru, izmaiņu datumu un laiku. Reģistrētās izmaiņas redzamas atskaitē izmaiņu reģistrs, kas pieejama no pamatformas sadaļas sistēmas rīki. Atbilstoši likumdošanas izmaiņām, sistēmā ieviesti jaunie teritoriālie kodi. Sistēmā tildes jumis ievietots jaunais teritoriālo kodu klasifikators, aizstājot esošos kodus ar jauniem. Ja esošais kods pēc klasifikatora ar jaunu nav aizstājams, teritoriālā koda lauks pēc izlaiduma uzlikšanas būs tukšs. Ja darbinieka kartītē teritoriālais kods bija ierakstīts manuāli, neizvēloties no saraksta, un tam nav atbilstības, teritoriālā koda lauks pēc izlaiduma uzlikšanas būs tukšs. Darbinieka vai fiziskās personas kartītē ierakstīt teritoriālo kodu vai nosaukumu manuāli vairāk nevarēs, bet tikai izvēloties no saraksta. Citas izmaiņas. Fiziskās personas kartītē iekļauts jauns lauks, dzimšanas datums. Uzlabota datu atlase, finanšu un noliktavas dokumentu atrašana pēc reģistrācijas numura un datuma. Balstoties uz jūsu ieteikumu, maksājuma uzdevumos samazināta maksājuma mērķa aprakstā ietvertā informācija. Atjaunots palīgs, jeb elektroniskā rokas grāmata, kurā izmantojot atslēgas vārdus, iespējams atrast informāciju par darbu ar sistēmu tildes jumis. Leju pielādēt izlaidumu un izlasīt pilnu izmaiņu aprakstu jūs varat no tildes jumis mājaslapas www.tilde.lv sadaļa tildes jumis. Vēlam veiksmi darbā ar sistēmu tildes jumis.